Es lidoju no Latvijas uz Latviju. Mūsu ceļojums sākas. Mēs šobrīd atrodamies Rīgā, Liepājā. Šoreiz devāmies neparastā ceļojumā. Sākumā ar Volvo aizbraucām līdz Rīgai, pēc tam ar autobusu devāmies uz Liepāju. Biļetes cena vienai personai 11 eiro. Ceļš ar autobusu ilga 3 stundas 45 minūtes. Mēģināju pagulēt, bet ar savu augumu tas bija praktiski neiespējami. Grozījos uz vienu pusi otru, mēģināju pārsēsties visādi un, neizdevās. Bet, neskatoties uz to visu, Saldus autoosta jau bija klāt, 10 minūšu pauzīte un varējām turpināt ceļu. Ik pa laikam šoferim nācās strauji bremzēt, tad arī nedaudz uzmodos. Laikam Liepājas šose ir bīstamāka nekā lidot ar lidmašīnu. Šobrīd esam veiksmīgi nonākuši Liepājā. Nedaudz miegaini, bet mundri. Tagad mums ir kāda pusotra, 2 stundas laiciņa. Tomēr bija pavēso, ja? Varbūt iedot jaciņu? Nepadomāju. Tumsa, visur tumsa. Un kas taču šeit balts? Tas ir šeit, kur laikam ieliks tas punktiņš. Jā. Mums jātiek. Lidostu. Tas ir laikam šita, pareizi. Pilsētas robeža. Kur ir ezers. Un mums jātiek tur. 1 ceturkšņa, 1 mēneša. Mīnka, Liepājas Mīnka, nāc šurpu. Paglaudīt gribam. Skrien prom. Te jau izskatās ļoti labi apgaismots. Skaistas ieliņas, šobrīd pilnīgs klusums. Nevienas mašīnas. Forši. Bet mums kaut kādā veidā jāatrod, vēl mums jāatrod kādu benzīnu tanku, kaut ko apēst. Ar kājām gan negribas iet. Tad. Normāla skaņa. Bet, mēģināsim, varbūt kaut ko var apēst viršos. Man liekas, tur tusē taksisti, bet, nekas. Tikām viršos, kas ir Cēzars salāti, grieķu salāti un Ananas fondāts. 13,76. Atceries, kad mēs uz Čehiju lidojām, mēs ņēmām salātiņus Rīgas lidostā. Jā. Viņi bija nepārāk labi, cerams, ka. Un man liekas, viņi maksāja 8 eiro. Paldies, virši. Varvērt kantu muti. Mana doma bija ļoti tāda interesanta. Aizbraucam līdz siena tirgumu un tur braucam sabiedrisko līdz... Gan jau sanāk, gaidam taksi. Bija pajauns taksists, fonā skanēja uzmundrinoša mūzika. Un taksis izmaksāja 4,20. Mēs esam atbraukuši ar taksi, 4 eiro ar kapeikām bija. Tas tāds mīkšs sunīts drusku rēja, bet tas nekas. Viss tik tumšs vēl. Bet rītā uzmanāk virsū. Pizza shop. Ko? Esam veiksmīgi pie mūsu otrā autobusa. Gan jau viņu kaut kur pat pilsētas vidu varētu noķert, bet Vienas biļetes pa 3 eiro. Viena biļete pa eiro 50. Mikriņš vienā brīdī kļuva gandrīz vai pilns, bet tomēr vietas pietika un visi veiksmīgi devāmies uz lidostu. Lidostā viss bija kā īstā lidostā. Drošības pārbauda, toaletes, maziņa gan, bet viss zolīti kā pieklājas. Diemžēl iekšā nesanāca filmēt, nekas, gan jau iztiksim. Biļetes cena 18 eiro, bet tā kā izvēlējāmies biļeti ar papildus vietu kājām, tad biļetes cena pieauga līdz 29 eiro. Citās vietās tad nevarētu sēdēt viens otram blakus, vienīgi lidmašīnas aizmugurē. Šāda steiga uz Liepāju bija, jo šis bija pop-up reis un nav zināms, kad būs nākamais. Dodamies pretī sapnim. Lidot no Liepājas uz Rīgu. Cerams, ka viņi vēl tomēr citi lidojumi būs, jo, tomēr izskatās, ka lidostiņa ir, cilvēki arī ir, kur viss notiek. Telpas arī. Jā, nav liela, bet ir okei. Neskam ir šī privātā lidmašīna. Likās, ka lidmašīna ir pa pusē piepildīta. Pats lidojums, ja skaita uzreiz pacelšanos un nolaišanos bez piebraukšanas, ilga 25 minūtes. Sanāk izlidojām uz Baltijas jūras pusi, pāri Liepājas ezeram, pāri Liepājai, tad metām riņķī un tad jau virzījāmies uz Rīgu. Interesanti, ka varēja dabūt kafiju un dažādas uzkodas, bet tur viens paņēma kafiju, nepaspēja pat pamirkšķināt, ka Rīga jau bija klāta. Sapnis lidot no Latvijas uz Latviju piepildīts, tad ir laiks citiem sapņiem. Paldies jums! Rīgā līdz Origo braucām ar autobusu eiro 50, ja brauktu ar Boltu būtu 10 eiro, sastrēgums stundās līdz 30 eiro.